Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Un ar tavu garu. Sveitīgs ir tas, kam pārkāpumi piedod, kam grēki aplāti. Pirms nākam Dievu priekšā ar pielūgšanu, sagatavosim savu sirds Dievu kalpošanai, savu grēksūdzes lūgšanu. Zemosimies grēksūdzes lūgšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es smaka grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis savas dusmas un sodu, lai kādu mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un Dievam graužu sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanas
šī ir jūsu visu patiesu grēku sūdzēšana lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju, Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūs grēki ir jums piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Tas Kungs ar jums. Lūksim. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, lai mūs ar vienu vada un pavada Tava žēlastību un bezmitēšanās mūdina uz labiem darbiem. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Mīļā draudze, klausieties svēto rakstu lasījumu no Vecās derības Jeremijas grāmatas 7. nodaļas no 21. līdz 29. pantam. Tā saka pulku kungs, Izraēla Dievs. Jūsu sadedzināmos upurus lieciet pie jūsu kaujamajiem upuriem un riet gaļu. Jo jūsu tēviem todien, kad es tos izvedu no Ēģiptes zemes, es neko neteicu un nepavēlēju par sadedzināmajiem upuriem un kaujamajiem upuriem. Es pavēlēju šos vārdus: klausieties manā balsī, un es būšu jums par Dievu, un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet par tiem ceļiem, kurus es jums pavēlu, un jums būs labi. Bet viņi neklausīja. Pat ausi nepakustināja un staigāja savā padomā un savu ļauno sirdžu stūrgalvībā gāja atpakaļ, ne uz priekšu. No tās dienas, kad jūsu tēvi iznāca no Ēģiptes zemes, līdz pat šai dienai, es esmu sūtījis pie jums daudzus savus kalpus, praviešus. Ikdienas es nemitējos tos sūtījumus, bet viņi mani neklausījās, pat ausi nepakustināja un bija stūrgalvīgi un darīja ļaunu vairāk par saviem tēviem. Tu runāsi uz viņiem visus šos vārdus, bet tie tevi neklausīsies. Tu sauksi uz viņiem, bet tie neatbildēs. Saki viņiem: šī ir tauta, kas neklausas sava Dieva kunga balsī un nelabojas. Patiesība ir izdaldēta un izdiedēta no viņu lūpām. Tas ir tā kunga vārds. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem no 3. līdz 13. pantam. Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu pagānu labad. Ja jau jūs esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod, tad ir noslēpums, kas man ir atklāsmi darīt zināms, ka jau esmu par šo īsumā rakstījis. To lasīdami jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņa svētajiem apstuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem tās pašas miesas locekļiem,
un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzu Kristu caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlstības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, vismazākajam no svētajiem, dota žēlstība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas no mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītāja Dievā, lai caur draudzi darītu zinām visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzu Kristu mūsu kungā. Kristu mums ir drošs prāts un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Tas ir tā kunga vārds. Tas kungs ar jums. Un Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko pierakstījis svētais Lūkas 14. nodaļā. Gods. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizēju namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks slims ar dūsi. Jēzus vērsās pie farizējiem un likuma zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē, bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tie viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai bērsis sabatā iekratīs akā, to tu tad nevilks laukā? Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš ievērojis, ka mīlestās aicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzīgi. Kad tev aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicinātāks kāds cienījamāks par tevi. Un kad viņām atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņām. Un tad tev ar kaunu būs jāņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienāks tev sacīt, draugs, kāp augstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Lūksim. Kungs, svētais gars, kas visur esi un visu piepildi, taisno dārgums un ticīgo iepriec. Mēs tevi lūdzam, nāc, kungs, šķīstī mūsu sirds un prāts, iededz tajos ticības un mīlestības uguni un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Jūs varat apsēsties. Kristus mīļotie, šodien mēs svinot kārtējo gadskārtu šim skaistajam dievnamam, arī atmeramies mūsu mīļo mācītāju Valdu Amolu, kurš pirms gandrīz 20 gadiem dažas dienas pietrūkst.
šeit pat šajā dievnamā, piedaloties dievkalpojumā, arī tika Dieva aizsaukts. Jēzus šodien, ierodoties Farizēju namā mums un dziedinot šo, kā iepriekšējā tulkojumā sacītais, ūdens sēdzīgo, kā jaunajā slimo ar tūsku cilvēku, viņš atklāja un piepilda vārdus, ka viņš ir kungs pār sabatu. Jo jautādams viņiem, vai drīkst sabatā dziedināt, tā kā klusējumu, domāju, tā kā būtu žēl, ja to cilvēku nedziedinātu, un otrs puses sabatā nekādu darbu nedrīkst darīt, dziedināšana laikam nekā būtu darbs, un tad viņi tā iekšēji droši vien pārdomāja, ko tad Jēzum atbildēja. Un Jēzus ņem šo vīru, dziedina un palaiž. Kā līdzīgi kā citā vietā, kur viņš cilvēku apšaubīja, arī Farizēji apšaubīja, vai viņš drīkst grēkus piedot, jo viņiem ir taisnība. Grēkus drīkst piedot tikai vienīgi Dievs. Un viņi neatzīdam Jēzu par Dievu. Savā sirdī domāja, kas viņš tāds ir, viņš zaimo Dievu, viņš tikai Dievs drīkst grēkus piedot. Un Jēzus ar viņiem dziļi nediskutēja, vienkārši dziedināja to vīru, pierādījums, ka viņa vārdiem ir segums. Tas, ko viņš saka, tas notiek. Tā arī šeit, runādams par sabatu, ja par svēto dienu, mēs mums saprotam par svētdienu kristīgajā draudzē. Viņš atklāja, ka viņš ir kungs pār to. Jo pasaule radīta 6 dienās, un 7. Dievs no sava darba atdusējās un šo dienu iesvētīja. Un tādā veidā viņš arī dāvājas mums cilvēkiem ritu, ka 6 dienas tev būs strādāt, bet 7. lai ir svēta tam kungam. Un tas ir Dieva nodoms pie cilvēka. Un tāpēc ir tik jauki un brīnišķīgi šajā svētdienā redzēt pilnu Landzas dievnamu. Jo šis dievnams ir ārkārtīgi skaists, bet patiesi skaistam dievnamam piešķir. Kas? Baznīcā, jūs dievlūdzēji. Jo tam jau viņš arī būvēts, lai mēs šeit nāktu, kopā Dievu lūgtu, kopā grēku sūdzētu, saņemt dažādas svētības, Dieva vārdu mācību un, protams, pašu Kristu zem maizes un vīna zīmēm, viņa miesu un asins. Svētdiena ir diena, kas ir nošķirta Dievam, jo viņš ir kungs pār to. Un kad mēs svētdienā sevi atrodam dievkalpojumā, mēs piepildam šo Dieva aicinājumu svētīt šo dienu. Kad nē, mums, ja nav kāds būtisks iemesls, bet arī prieks redzēt arī mūsu vidū cilvēkus, kas ir ratiņkrēslos, ka tas pat nav šķērslis. Ja vien ir kāds, kas apstun vai pašiem spēks atbraukt. Arī manā draudzē ir kāda māsa, kurai krietni pār 80, kurai ir pasliktinājusies dzirde. Un tie, kas to ir piedzīvojuši, zina, ka dzirde nepaliek sliktāka visu uzreiz, bet ir kaut kādas frekvences sāk nedzirdēt, kaut kādu noteiktu skaņas augstumu sāk nedzirdēt. Un līdz ar to viņai dievkalpojumā nevienmēr ir viegli, jo Mazirbas dievnams ir ārkārtīgi akustisks, un tur ir ļoti jāatrāda, lai runātais vārds neatbalsotos sienā, neatkārtotos, bet tas ir ļoti grūti vai praktiski neiespējams izdarīt. Un tāpēc, ja viņi kaut ko nedzird, kādu burtu vai zilmi, kas ir bijusi vai attiecīgajā augstumā,
viņai sāk šie vārdi sajūt, un viņi ir bēdīgi, ka viņi nedzird dievkalpojumā spredīt. Viņi priecīgi, protams, par vakarēdiem, ko viņi baudīt var un kopīgi. Un arī nevienmēr viņai ir viegli atkļūt un atrasties savas veselības dēļ, kā parasti nākot ārā atvadoties. Ja prasa, kā tu šodien jūties, ja parasti ieliek pirksts pie lūpām ar domu, mēs par to nerunāsim. Es esmu šeit, paldies Dievam. Un no vienas puses viņi to dara sev, jo viņi apzinās, viņai vajag tās žēlastības, kuras to saņem tikai un vienīgi dievkalpojumā, nekur citur. No otras puses viņi piepilda Dieva likumu, kā būs svētā dienas svētība. Bet vēl no trešās puses, ko varbūt mēs nemaz pats tā nemaz neaizdomājamies. Viņi patiesībā dod liecību un stiprinājumu arī mums pārējiem. Jo, esot dievkalpojumā, vienmēr, jo mēs esam atnākuši vairāk, tas vienmēr ir iedrošinošāk, vienmēr priecīgāk, arī, kad mēs dziedam, tad skan labāk, un tas mums vairāk paceļ un iedvesmo. Tāpēc arī esot dievkalpojumā, mēs ne tikai paši saņemam labumu, bet ar savu klātbūtni dodam stiprinājumu savam tuvākajiem, un kas svarīgi, arī liecību tiem, kas nenāk. Un Dievs ir svētījis mūsu zemi ar daudz dievnamiem. Un viņš ir svētījis šos dievnams arī ar draudzēm, ar uzticamiem draudžu kalpotājiem, ar mācītājiem, kas dodās un kalpo tur, un arī dažādiem draudžu kalpotājiem, kas uz vietas rūpējās, lai dievnams būtu, lai viņš pastāvētu. Un lai tad, kad notiek dievkalpojums, kad viņš būtu atvērts, uzposts, lai mēs varam priecīgi nākt šeit un svinēt to. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Bet tas ir tas paradoks, ka mūsu mīļajā Latvijā mēs varam plus mīnus 20, 30 kilometru rādījusā katru svētdienu aiziet uz dievkalpojumu. Nenotiek manā draudzē dievkalpojums. Es varu doties uz kaimiņu draugu. Un tā otrā kaimiņu draudzē nenotiek. Viņi var doties uz manu draugu. Dievs rūpējās, lai mums katru svētdienu mēs varam svētīt šo dienu un līdz ar to caur to visu nedēļu un visu savu ikdienu. Tāpēc šodien priecīgi pulcējušies apņemsimies dodoties mājās, kad es centīšos arī būt nākamajā svētdienā dievkalpojumā. Un tā no svētdienas uz svētdienu. No otras puses, Jēzus runā par pazemību. Viņš runā par kādiem viesiem, kas izmeklē sev labākās vietas. Un arī šajā notikumā mēs dzirdam tekstu, bet ja mēs iztēlotos, kā tas var izskatīties, diezgan droši, ka šis slimais vīrs ar pulsu nebija visticamāk goda rindās. Visticamāk viņš savās sāpēs ciesdams, varbūt viņš bija tuvāk durvīm, lai vieglāk iziet ārā, kad viņš vairs nevar paciest, un tad ienāk atpakaļ. Bet sanāca tā, ka tieši viņam Jēzus pievērsās, tieši viņu Jēzus pagodināja. Un pie Dieva darbojās šī apgrieztā loģika, apgrieztā iepratība, kā pasaulē mēs esam raduši. Pasaule mūs mēģina iemānīt ar to, ka tiecies pēc slavas, pēc bagātības, pēc ietekmes, un tad tev viss dzīvē būs un kā nākās.
Bet, ja mēs raugāmies uz Kristu pašu, tad mēs redzam, ka viņš nostājās vietā, kur viņš bija visu nicināts, nievāts, apmēdīts, beigās pie krusta, apkaunīts, padarīts par nabagu. Līdz beidzot nonācās. Un 3. dienā viņš tika augšām celts. 3. dienā viņš augšām cēlās un pasludināja uzvaru pār nāvi, pār grēku. Tāpēc arī viņa kalnas prediķis iesākās ar šiem vārdiem: Svētīgi garā nabagiem, jo tiem pieder debes valstība. Dieva priekšā mēs nevaram neko nopelnīt savai mūžīgai dzīvībai. Tāpēc mēs, lai arī pat, ja mēs esam uzcītīgi gājuši katru svētdienu uz dievkalpojumu no savām bērnu dienām, mēs nevaram ar to nopelnīt debes valstību. Bet Dievs mums to dāvā. Ne mūsu nopelnu dēļ, bet savu nopelnu dēļ. Viņš neatmaksā mums pēc mūsu grēkiem pārkāpumiem, bet rīkojas saskaņā ar savu žēlstību. Tāpēc savā ziņā šī nostāšanās pēdējā vietā, tas būtu pārpratums, ja mēs domātu, ka Dievs sagaida latviešiem raksturīgo ieņemšanu mazliet solis no beigām. Mēs ieņemam vietas no beigām. Ja tas būtu tik vienkārši, tad jau varētu teikt, latviešu debesīs būtu visvairāk. Bet nē, šeit ir stāsts par grēknožēlu un par savu necienīgumu atzīšanu. Ja es nostājos beigās atzīdams, līdzīgi kā muitnieks, kas nāca uz Dievam: Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tieši šī lūgšana ir tā, kas paver debesis. Jo tam Kungs pietuvojās un dāvā grēku piedošanu. Un mēs, kas neesam cienīgi sēdēt pie Dieva ķēriņa galā, tiekam tur sēdēt. Un tad nāk šis pagodinājums no Dieva, ko nevar pasaule mums nekad iedot, nekad neiedos. Arī šodien, atceroties mīļo mācītāju Valdu Abolu, tas ir ārkārtīgi liels pagodinājums viņam no Dieva puses, ka viņš aizsauc brīdī, kad viņš kalpo. Es nevaru runāt visu mācītāju vārdā, bet es domāju, ka liela daļa gribētu tieši tā aiziet. Kalpo, un Dievs to pasauc. Tas ir ārkārtīgi liels pagodinājums. Tas parāda, ka mācītājs Valds Samuels savu uzticamo kalpošanu ar savu pazemību no vienas puses un arī uzticību no otras puses, ka Dievs viņu ņēma un paaugstināja. Tāpēc šie vārdi, katrs, kas sev paaugstina, tiks pazemots, bet tad ir otra puse, kas pats sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Un šī pazemošanās sākās ar šo atzīšanu, ar godīgu savu grēku redzēšanu. Kādreiz mums liekas, ka cilvēks pieaugot svētumā, tā kā jūs pārliecinātāks par sevi un par savu taisnīgumu, bet patiesībā viņš arvien vairāk un vairāk ierauga, cik ļoti viņš ir necienīgs Dieva priekšā un cik ļoti Dievs ir žēlsirdīgs, cik liels ir Kristus upuris. Tāpēc arī apostols Pāvils, kurš tik daudz ir pievērsis pie ticības sauksmes no Dieva žēlastības,
es esmu, kas es esmu. Kādreiz sirdskaidrīgs Silvāns, būdams uz nāves gultas, kad viņi ieradās, lai apkoptu viņu, lai palīdzētu viņam. Viņš teica, Dievs man ir atklājis stundu, kad man ir jāiziet, un mīļie lieciet man tagad mierā, es gribu sagatavoties. Es gribu izsūdzēt savus grēkus, es gribu Dievu pārnāt, es stājos Kristus soļu krēsla priekšā. Un viņš, kurš tik daudz bija stiprinājis, iedrošinājis un atklājis Dievu mīlestību, viņam loģiski jautāja, Tēvs, kas jums par grēkiem? Viņš saka, mīļie, jo tuvāk saulē, jo vairāk kāja ir redzams. Lūdzu, ļaujiet man sagatavoties. Tāpēc nevajag izbīties, kad mēs ieraugām savu grēku smagumu vai neglītumu. Tā ir tā vieta, tā ir tā žēlstības vieta, kad mēs varam nostāties un teikt, līdz ar mutnieku, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es neesmu cienīgs. Bet Kristus upura dēļ, Kristus piedošanas dēļ, viņš tomēr man aicina un paaugstina un liek pie ķēniņa galva, kur es varu baudīt kopīgi ar pašu Dievu, kurš ir visa redzamā un neredzamā radītājs. Tā arī šodien. Neviens no mums nav cienīgs. Nāk pie svētā vakariņa. Bet Kristus upura dēļ viņš mūs ir darījis par cienīgu. Tāpēc arī tiešām paņemsim līdz šos vārdus un pārdomāsim, ko tas man dzīvē nozīmē būt pazemīgam Dievu priekšā. Ko tas man nozīmē sevi pazemināt un tad ļaut, lai Dievs man pāraugst. Mums ir piemērs mācītājs Valdu Samuels, bet arī daudz citu. Pietiek vien pavērties. Apliecināsim savu kristīgo ticību ar nīkais ticības. Apustuļu ticības apliecības vārdiem, kā kopā sacīdami. Es ticu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienīgo dēlu, mūsu sūnu, kas izņems no svētā gara, piedzimis no jaunas maijas, cietis ar Poncija Pilātu, krustā sists, nomiris, aprakts, nogāzts kadara, trešajā dienā augšanas celies no mirušajiem, uzcēlts debesīs, celies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks iesākt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dieva miers, kas draudzās par visu prātu un saprašanu, pasargās uz sirds un domas Kristu Jēzu. Āmen. 240.
Šodien arī šajā dievkalpojumā baznīca grib izteikt pateicību. Mūsu baznīca jau kādu laiku pamanot, viena lieta ir aicinātie garīdznieki, kuri ir redzamāk kalpošana, kur kalpo dievkalpojumos un arī uzrunā draudzes. Bet, lai tas būtu iespējams, vienmēr ir kādi kalpotāji draudzēs, kas uzņemās to ikdienas rūpi par dievnamu, par, ja ir vēl kādas lietas un rūpes vien savu draudzē, bez kā nebūtu iespēja. Mums skaistie kalpojumi, tā skaitā šeit arī Lanzē. Un tādēļ baznīca pamanot šos ļaudis kaut kā vēlējās vienmēr izteikt pateicību. Protams, ka lielā pateicība ir no paša Kunga Kristus, jo viņam jau mēs arī visi kopā kalpojam. Bet arī izsakot pateicību no baznīcas vadības grib izcelt un iedrošināt gan to, kas ir kalpojis, gan arī tos citus, kā nodoties Dievam, nodoties kalpošanai savā draudzē un Dievam, ir tas vērtīgākais. Kā mēs tikko dziedasmā dziedājām, ka tie, kas Kristus vārdā kalpo, tie Kristus vārdā augus vārds. Tad, arī tu, Zigrīdi, tiec no baznīcas apbalvot ar uzticības vairogu, kas ir šis apbalvojums, šī pateicība. Es nolasīšu, jo Jānis Vanaks, diemžēl, viņš nevarēja šodien būt, bet viņš uzticēja, lai pasniedz. Ar uzticību tu viss ir darījis, raksta apostols Jānis. Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca pasniedzot uzticības vairogu pateicis Zigrīdai, Krauzei, Ģeģerei par ilgadēju un uzticību, kalpošanu baznīcai un Lelu Lanzas draudzē. Baznīcas apbalvojuma domas priekšsēdētājs Jānis Vanaks, arkibīskaps, šī gada 8. septembrī. Tad, es nav pasniedz uzticības vairogu, kur tu drīz ar lepnumu nesāt, kā iedrošinājumu citiem. Gan iedrošināt tagad joprojām, skaties, ka būs gadus daudz, un arī, lai tiešām arī iedrošinātu citiem sakot, tavam piemēram, jo Zigrīd man ir grūti iedomāties, kas būtu ar šo dievnamu, kas būtu ar draudz, ja vien nebūtu tavs sasniegās uzticamās un piemērošanās. Un viņš paldies tev. Bet tas viss ir iznācis mums, un, kā sakam, izdevies tikai pateicoties sabiedrīgi cilvēkiem, savai draudzei, kaut gan mēs esam viena no mazākām draudzēm Latvijā, bet es domāju, ir cilvēki, kas man ir blakus, kuriem es varu paļauties,
un vienmēr bez atteikumā, bez nosacījumiem, un palīdzi, lai mana draudzē, mana ģimene, mana mīla, un visi pārējie, un tam visam pāri ir Dieva svētība. Paldies jums visiem! Zemosim savas sirdis draudzes lielajā lūgšanā. Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, ko Esi dāvājis mums. Pateicamies Tevs par visām Tavām dāvanām, par kurām Tu mūs uzlūko. Pateicamies par baznīcu, par draudzi, ko Esi dāvinājis mums, un ka ļauns būt piederīgai pie Tavu izredzēto saimes, pie Tavas draudzes. Pateicamies Tevs, ka Tā Tu mūs vadi cauri šīm laikām pretī Tavai mūžīgajai valstībai. Pateicamies Tēvs par Taviem kalpiem, ko Esi dāvājis mums. Mēs pateicamies par mācītāju Valda Amola kalpošanu un par viņa brīnišķīgo liecību. Mēs arī pateicamies arī par
Zikriņas kalpošanu, par viņu brīnišķīgo liecību. Debes Tēvs, mēs izlūdzamies arī Tavu žēlastību un dziedināšanu palīdzību pie Igora. Kungs, uzlūko. Paldies, Kungs, par laiku, kas mums ir dots, lai dzīvot šeit un tagad. Paldies par veselību, dzīvot dzīvi uz priekšu, kur Tu esi devis. Paldies par spēku darīt darbus, lai arī tas var šķist grūts. Paldies par grūtībām un pārbaudījumiem. Paldies, ka mums ir ausis dzirdēt, saules staigas un acis redzēt. Paldies par dabas krāšņumu, kas atgādina, cik plašs ir Tavs roku vēriens pār šo zemi. Paldies par cilvēku dažādību, kur varam satikt. Paldies par gudrību un prātu. Paldies par spējām un talantiem, kurus Tu pieliec mums klāt. Paldies par draugiem un tuviniekiem, kuri apliecina mīlestības un uzticības vērtību. Paldies par ienaidniekiem un melabēļiem, pa kuriem mēs varam lūgt Tavu mīlestību un tā pieaugot aizvien vairāk Tavā līdzībā. Paldies, ka Tu dod visu vajadzīgo un Tu paliec nemainīgs savās rūpēs, gādībā un klātbūtnē. Paldies, ka varam runāt ar Tevi un mācīties, klausīties Tevī. Paldies, ka Tu joprojām turi savu derību, žēlastību un mīlestību pār katru no mums, lai mēs varētu atgriezties un nepazust. Paldies, ka varam nožēlot savas vainas un pārkāpumus, lai tās mūs neiznīcinātu, nepazudinātu. Paldies, ka Tu sagatavo vietu, kur reiz Tu, Dievs, nāksi un sauksi mūs mājās. Paldies, ka Tu esi Dievs, nevis kurš bija, kurš būs, bet kurš ir par mums. Mēs Tevi lūdzam un pateicamies. Āmen. Un gatavojoties vakarēdienām dziedāsim 311. dziesmu. 3, 1, 1. Gods Tev, Tu debes un zemes kungs, kas apžēlojies par mums un es devu savu vienīgo dāvu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvi. Mēs Tev pateicamies par pestīšanu, kuru Tu mums esi sagatavojis caur Jēzus Kristu. Sūti savu garu mūsu sirdīs, lai viņš ietek mūsos dzīvi ticīgi. Svētī arī caur Tavu garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēku darbu dāvanas, ko mēs nesam Tavā priekšā. Mēs pateicamies Tev, ka caur tā mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod, to dariet mani pieminētāji. Tāpat viņš viņiem biķer pēc vakarēdien pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no viņiem. Šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlieks par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminētāji. Ticības noslēpums. Ave Marija, kungs mēs pasludinām, un galošam celšanos mēs teicām, līdz tu atnāksi godībā. Debes Tēvs, mēs zinām šo mīlestību pieminot Tavu dēla ciešanas un nāvi.
augšām celšanos, noskāpšanu debesīs. No dzīvības mājas un svētības kausa tu dod mums ēst un dzert līdz tai dienai, kad viņš atkal nāks godībā. Mēs tevi lūdzam, uzlūko viņu pilnīgo un mūžīgu upuri, ar kuru tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, lai mēs caur svēto garu topam pilnīgi un vienā miesā savienot par dzīvu upuri Kristu. Caur viņu, ar viņu un viņam, tev Dievam visvarenajam Tēvam svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Paklausi mūs, kad mēs svētajā garā līdz ar visiem taviem ticīgiem lūdzam lūgšanu, ko mums ir mācījis tavs Dēls. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Maize, ko laužam, ir viena miesa. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Miers ar tevi. Sveiciniet citā miera sveicienā. izslāpušie pēc patiesības, jo tie tiks vainoti. Nāciet, viss ir sataisīts. Amen.
mūsu dromu un atjaunot to caur debesšķīgo sakramentu, ko saņemam Tavu palīdzību tagad un vienmēr. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Tas Kungs ar jums. Un ar Tavu garu. Tas Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs pacēl savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Kristus mīļotie, pateicība Dievam par kopīgi svinēto dievkalpojumu, pateicība visiem, kas, kā lai saka, ir neredzamā veidā kalpojuši, lai šis būtu iespējams. Paldies Ventspils draudzes korim par palīdzēšanu, vadīšanu mums dziesmās. Paldies Kenis par spēlēšanu, līdzdalību. Un īpaši paldies šodien senās mūzikas ansamblim Modus Vivendi. Pētera Vairskovska vadībā, un viņi pēc mūsu kopīgās draudzes dziesmas, tad arī vēl, kā saka, grib mūs iepriecināt ar vēl kādām slavas dziesmām, kas tiek pienes Dievam, un tajā īpašajā baroka stilā, kurā viņi arī dzied. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku. Pateicība Dievam. Un tad noslēgumā dziedāsim 401. dziesmu Ved mani Dievs. Oh
senās mūzikas ansamblis Modus Vivendi, un mēs dziedam senas dziesmas, kas ir radītas daudzus simtus gadus atpakaļ. Un tā kā šis dievnams ir barokāls, jūs redzat altāri un kanceli un viss ēdelis un akustika, tā mēs šodien dziedam dziesmas, kas ir motetes baznīcā. Rakstīta mūzika, kurai ir jāskan dievkalpojumā un kas ir radīta pirms 350 gadiem. Un tā ir mūzika, kur pamatā ir luteriska, Mārtiņa Lutera korāļa. Un ja jūs saklausat tik pa laikam, tad var arī tikko šajā motetē, kurā bija vācu valodā bija teikts tā, cilvēka mūžs ir 70 gadi, bet ja kas stiprs, tam 80 gadi, un tad kā vējs pārniem tā dzīve aizrit tālāk, un atkal kaut kas, bet mēs kā kristieši esam ar apsolījumu, kad mūsu dzīve beidzās, tad nebeidzās visa tālāk, bet mēs dosimies uz debesu valstību. Un šo dievkalpojumu mēs gribētu beigt ar angļu mūziku, bet arī, kas ir Dievam tam kungam par godu rakstīt, un teksts ir no 122. psalma. Es priecājos, kad man saka, iesim tā kunga nama. Un tas ir aicinājums Izraēla tautai, bet tas ir aicinājums ikvienai tautai. Iesim tā kunga namā un dziedāsim tam kungam par godu.
sprediķī minēja, un arī šīs attēls ar aizdegtos sveces mums atgādina, ka ir pagājuši 20 gadi, kad Valdes Samuels mācītājs pārcēlās no šīs zemes valstības uz debesu valstīm. Tāpēc pateicībā un arī viņu pieminot, es aicinu Uģi Brūkleni, kurš toreiz bija līdzās, arī te nolasīs to malda, tos fragmentu no viņa pēdējā sprediķa. Un Dievu, pirms 20 gadiem šeit mēs bijām 4 mācītāji, draudzes mācītājs Valters Ozoliņš, ļoti cienījamais Valdes Amols, kuram ar šo baznīcu Landze ir jo īpaša saikne, jo šeit sākās viņa pirmā vieta, kur viņš publiski sludināja Dievu vārdu. Tas bija 1945. gada 24. jūnijas, kad viņš kā ķesteris sacīja savu pirmo sprediķi savā dzīvē, un šeit pie šī altāra kristīja 3 bērnus. Un tā šī saikne ar Landzes baznīcu, ar šo dievnamu, 60 gadu garumā, kā viņš kā mācītājs kalpoja, ir vienmēr saglabājusies. Un pirms 20 gadiem šeit mācītājam Valdim Amolam lasot sprediķi, Dievs vēlēja viņam no šīs dzīves pāriet mūžībā, kā jau tika teikts. Un es vēlos arī šo viņa pēdējo Dievu vārdu, ko viņš sludināja, arī nolasīt šeit. Un mācītājs Valdes Amols iesāk ar Dievu vārdu no 1. korintiešu vēstules 2. nodaļas, kur tā lasām. Un tā es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dievu liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tā sacīts Dieva vārdā. Šie apstuļu vārdi ir mana liecība. Ar dziļu aizkustinājumu esmu šodien šeit. Nākamā gada Jāņa dienā aprit 60 gadi, kopš noturēju pirmo dievkalpojumu Landzes baznīcā, kristīju 3 bērnus. Toreiz 23 gados jaunākais, bet tagad 82 gados vecākais mācītājs, kas vēl aktīvā darbībā. Liela Dieva žēlstība. Atnācu nedroši, bet ar lielu vēlēšanos sludināt Jēzu Kristu, krustā sisto un augšām celto Jēzu Kristu deksmīgi. Kopš bērnu dienām esmu audzināts kristīgā gaisotnē būt Kristus lieciniekam, apliecinot ticības lielo spēku. Kas tic, tas visu spēj. Ticību, kas darbojas mīlestībā. Ticību, kurai mūžīgās dzīvības apsolījums, kas tic uz mani, dzīvos jebšu mirtu, saka Jēzus. Šī ticība pamatojas ne cilvēku gudrībā, bet gara spēkā. Šī ticība ieaudzināma jau no bērnu dienām. Māci man māmulīt Dieva dziesmas, teikts tautas dziesmā. Arī tēva loma liela. To apsveram šodien, tēva dienā. Ar šo mācību gadu 1. klasē mācāms jauns mācību priekšmets, kristīgā mācība vai ētika.
Izvēlieties kristīgo mācību. Šie bija mācītāja Valdamola pēdējie vārdi. Bet tālāk es lasu to, kas tika pierakstīts, kas netika pasludināts. Ētika māca, kā jādzīvo, kādiem mums jābūt, bet kristīgā mācība parāda, kas ir spēka avots, ka varam tādi būt. Tas ir Dievs. Bērnībā likti ticības pamati būs par svētību visam mūžam. Lai Dievs palīdz mums visu mūžu svētīgi nodzīvot. Tad cik vēl būs man dienu, lai Jēzum dziesmu skan? Es dziedāšu to vienu, nav citas dziesmas man. Lai cits smej citā akā un vainagu sev vīj, bet lai par mani saka, šis tik ar Kristu bija. Āmen. Es aicinu Zigrīti, kā ierasts. Slāns dievkalpojumi nav tikai ir dievkalpojumi, kur mēs garīgi baudām Dievu vārdu un viņu pašu maizēm un vīnām, bet pēc dievkalpojuma arī piedzīvojam sadraudzību. Kā Zigrīti vēlas uz to aicināt un arī kāds vārds sacīt. Ko es vēl gribu teikt? Sveicināt visi klātesošie. Es priecājos, ka šodien šī sirmā baznīcā ir atkal piekrīt. Un ja šī baznīca spētu runāt un pastāstīt to, kas šajos 300 gados šeit ir noticis, es domāju, ka mēs uzzinātu ļoti daudz interesanta, ļoti daudz priecīgā un varbūt arī netik priecīgā. Svētki svinēti 100, 200, 300 gadus atpakaļ. Svētki svin arī šodien. Dievkalpojums ir izskanējis, un izskanējis ir ļoti skaistais un jaukais senās mūzikas ansambļa sniegums. Mēs no visas sirds pateicamies draudze, un es domāju, ka es drīkstu teikt arī klātesošie par šo jauko sniegumu. Tieši Pēter kungs jums par atsaucību ar sapratni, un ka jūs bijāt gatavi šodien koncertēt un iepriecināt mūsu klausītājus. Draudz, jums tādu mazu sīku paldies saka, un vēlējums jums visiem, lai jūs spētu uzdot no zemes un svētīt un debesīm.